ciemiņām, teiksim. Kā jau visi zinām, Ventspils bibliotekā darbojas Eiropas direkta informācijas centrs jau 1. gadu. Un mums ir tās prieks, ka mēs esam šodien uz pasākumu uzaicinājuši Eiroparlamenta deputātu Robertu Zīli. Un tad jau, protams, mēs, līdz ko tehniski tiks atrisināts, es skatos, ka viss jau ir atrisināts, tad droši vien mēs dosim jums vārdu, ka jūs mums iepazīstināt ar savu darbību, un droši vien, ka publikā noteikti arī būs vēl jautājumi. Tad vārds. Es atvainojos, ka es te tā mazliet uz abām pusēm, bet tā, vēlreiz man vienu, tagad es koncentrēšos vairāk uz to, ko es runāšu. Vispirms tiešām ir tāds smags brīdis šodien, es domāju, visi vakar redzēju šīs ziņas un arī šorīt. Es arī atlidoju vakar no Strasbūras, tas faktiski mūs visus, es domāju, pārsteidz, bet vienmēr jau tiek sabiedrība pāri šīm lietām, zināmas atzīmes izdarījis un pieminēs tos, kurus jāpiemina, un arī būs tāds pārdomu brīdis, tā kā tiksim pāri, strādāsim tālāk, un katrs savā vietā un iesim tālāk. Tas, ko es sapratu, kā mēs šodien varētu runāt, es saprotu, ka jūs zināšanas un pieredzi ir dažādi par Eiropas jautājumiem, bet es labprāt arī būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem par Latvijas politiku, par daudz ko citu, kas jūs visus varētu interesēt. Es mēģināšu atrast tādu vidusceļu, lai nebūtu pārāk sarežģīti, bet nebūtu arī galīgi vienkārši, tas, ko es gribētu pateikt. Un es sākšu varbūt ar tādu vienu daļu no prezentācijas, kas nav izskatās varbūt sarežģīti, bet es mēģināšu saīsināt uz kā ikad neredz ar vienām brillēm, kuru daļu man vajadzētu paskatīties. Var sakot, cik man pašam ir aplis, es vairs nevaru atrast, kur ir šis Tas, ko mēs tur īsti Eiropas parlamentā darām un ko dara tās divas citas institūcijas un kā mēs pieņemam likumus Eiropā. Tas, kas saistās arī uz jums un jūsu kā pilsoņiem Eiropas Savienības, arī uz jums kā uzņēmumiem. Un es tur nestāstīšu varbūt ļoti daudz gari, bet es domāju, ka katram cilvēkam vajadzētu zināt Latvijā, it īpaši pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām nākošajā maijā, lai saprastu, par ko īsti var vainot Eiropas parlamentu, par ko jālamā ministri. Arī tā skaitā mūsu ministri, visi 28 Eiropas valstu ministri par attiecīgām likumiem un arī par to, ko dara īstenībā Eiropas komisija, kur ir Andris Piebalgs, ir katrai valstī ir viens komisārs, katram savs portfels, viņi ir tā kā varētu teikt Eiropas valdība īstenībā. Un Andris Piebalgs ir tas, kas Latvijai tagad jau būs 10. gads, kas strādā Eiropas komisijā. Es gribu vēlreiz teikt, ka ir dažādas jomas, kurā Eiropai ir teikšanas pār mūsu likumiem un kurā nav. Es tikai dažus piemērus minējuši, teiksim, ārlietās Eiropas parlamentam nav īsti teikšanas. Un, lai arī ir ārlietu komiteja, viņi pieņem dažādas politiskas paziņojumus, rezolūcijas, tāpatās, teiksim, ļoti svarīgs jautājums, kas būs ar Ukrainu, ko mēs mazliet pieskaršos vēlāk, kas tagad vakardien arī ļoti būtiski pavērsās nepatīkamajā virzienā. Bet Eiropas parlaments nevar pieņemt Latvijas ārlietu ministram saistošu lēmumu, piemēram, Rinkēvičam vai kādam citam. Otra lieta par daudzām iekšlietu lietām, ko arī Taķāna Ždanoka ir darījusi iepriekšējos sasaukumos, tā varbūt mazāk. Tās rezolūcijas, kas tiek pieņemts Eiropas parlaments tādās iekšlietu lietās, atkal nav saistošas Latvijai. Respektīvi, Latvijas valdība var viņas neievērot. Jo ir lietas, kas ir rezolūcijas un lietas, kas ir likumi. Un es gribētu, lai vienmēr tiktu, vismaz žurnālistu līmenī vajadzētu vienmēr pirms jūs kaut ko, teiksim, uzskatiet, kas ir īstenībā noticis vai nav noticis, saprast, vai šī ir tā joma, kurā Eiropa var pieņemt Latvijai saistošas likumus nevis pilsoņiem un kurā nē. Un tad, protams, ir diva veida likumi kā tādi, ja runājam par likumiem, ir regulas un direktīvas, divos vārdos, ar ko tas atšķirās. Ja tā ir tā regula, tad tas nozīmē, ka visiem tas ir jāpild. Teiksim, Latvijas bankai, Komercbankas sistēmai vai jebkuram uzņēmumam, savukārt, ja tā ir direktīva, tad Latvijas saimai viņi jāiestrādā savā nacionālajā likumā, tas prasa zināmu laiku, un parasti tas jau likums stājās spēkā kādu gadu, divus, citreiz 5 gadus vai ilgāk termiņu nekā viņi ir pieņemti. Respektīvi, tas process ir sarežģīts. Un kā tas īstenībā notiek, tie, kas ir sako politikai Latvijā, zina, ka saima sanāk 10 deputāti parakst likuma projektu, un viņš var stāties spēkā. Eiropā tā nevar būt. Jo vienīgais, kurš var izveidot likuma projektu, ir Eiropas komisija, kur
Andris Piebalgs, tā ir tā institūcija, kas ir kā valdība, un viņa vienīgie var nākt ar projektu, kurš pēc tam var kļūt par likumu. Skaidrs, ka mēs viņu labojam, gan parlaments, gan arī šie ministri 28, piemēram, satiksmes ministri vai vides ministri attiecīgajā laukā, viņiem ir otra likumdevēja tiesības. Un šeit es mēģināšu paskaidrot, kā tas, teiksim, nāk, te jūs varbūt tie, kas labāk redz, var arī izlasīt, tad, ko es stāstīšu. Bet komisija šo likumprojektu iesniedz uzreiz divām pusēm. Viens tas pie mums Eiropas parlamentā, kur ir visi valsts deputāti, un iesniedz arī padomei, kurā ir, teiksim, satiksmes jomas, es uzreiz pateikšu, tad mūsu Andrijs Matīs satiksmes ministrs, arī viņš saņem šo te projektu, un viņa darbinieku ministrijā strādā to pašu tekstu. Un tās labākā situācija, ka atšķirībā no Saeimas var būt viss beigties vienā lasījumā, bet var arī nebeigties 3 lasījumos, un tad tas projekts nestājās spēkā. Un kas var notikt? Tātad visbiežāk ir tā, ka uz pirmo lasījumu parlaments ļoti daudz ko maina šajā priekšlikumā, un arī svarīgi ir, kas vada šo projektu. Un man arī pašam ir dzelzceļa jomā, tagad arī viens ziņojums ar vēl tie saucamie ēnu ziņotāji, jo katrai, teiksim, Eiropas frakcija ir savs katrā komitejā runas vīrs, vai vārdā koordinators, vai ēnu ziņotājs, arī šī ziņojuma konkrētā. Viņš ir tas, kurš atbild aiz viņa stāvošajiem cilvēkiem par to pozīciju, ko es pieņemu tajā likumā. Un, protams, Latvijas gadījumā mums ir laba sadarbība arī ar Latvijas ministrijām, vairums gadījumos, es domāju, visiem citiem kolēģiem citās ministrijās, citās komitejās arī. Jo, teiksim, mēs latvieši 8 vai 9 tagad ar šo Duškas arī klātā, tad, ja neskaitāt Žanaku, Rubiks un Mirskis, kas darbojās savā nodarbā, visi pārējie latviešu deputāti ir dažādās komitejās un ļoti normāli sadarbojās. Sandra Kalniete ir lauksaimniecība, man ir vairāk transports un ekonomija monetārās lietas, Godmanim ir budžets, reģionālā politika, respektīvi mēs nepārklājamies. Tādējādi mēs it kā no mazas valsts varam nosakt lielāku laukumu. Un tad, kad tas pirmais lasījums tad arī iet, tad faktiski parasti ir tā, ka mēs sagrozam šo Eiropas komisijas sākotnējo priekšlikumu tajā virzienā, kā nu politiski to var izdarīt. Pa vidam nāk daudz lobby, kas nenāsā kukuļus, bet vienkārši lobē savas intereses. Tā ir tāda atsevišķa stāsta, es pastāstīšu, ar ko tas atšķirās iespējams, ja būs interesi no tās citu valsts prakses, arī tādu fonu, ko pie mums Latvijā par to visu runā. Un var gadīties, ka mēs ar pirmo lasījumu pabeidzam šo likumu. Tātad tas notiek tā, ka mēs to tekstu sataisam, tikmēr ministri, transporta ministri par šo pašu jautājumu sēž savās sēdēs, atrod vienot viedokli, tad mēs nobalsojam komitejā, un var gadīties, ka mēs vedam sarunas, ir tāda pārstāvniecība, kas vada sarunas ar ministru pusi, un var gadīties, ka mēs vienojamies par kopīgu tekstu jau pirmā lasījumā. Un tad tas viss ir skaitās pieņemts. Bet, protams, var gadīties cita situācija, kā nevienojās. Tas starp ministriem un parlamentāriešiem, un tad katrā ziņā tad parlaments iet nobalso plenārsēdē šo tekstu, un tas ir daudz spēcīgāka pozīcija, kura tad ir jāievēro arī ministriem. Un tad atkal notiek sarunas, ministri pieņem savu pozīciju, viņi mēģina saskaņot, notiek tāds trialogs, varētu teikt, ka 3 puses, tātad Eiropas parlaments, ministri, šī padome un arī Eiropas komisija par šo jautājumu. Tas bieži vien prasa, notiek arī naktīs vai vēl vakaros, tas ir diezgan sāpīgs process no tāda fiziskās slogas viedokļa, bet tā ir viena no tradīcijām Eiropā, kā šāda nogurdināšanas taktika, kuri mēģina atmest visu nesvarīgo un atstāt tikai svarīgās lietas, ar kuriem atrod tad to vienošanos. Un tad var tās pozitīvais variants ir, ka padome piekrītam tekstam, ko parlaments vēlreiz tātad maina, tad parlaments nobalso otro lasījumu, tieši ar to pašu tekstu, ko ministru padome pieņem, un tad atkal stājās spēkā. Bet var gadīties, ka nestājās spēkā. Nevar vienoties par tekstu, tā ir bijis. Par ļoti svarīgām lietām ir likvidēta, teiksim, ostu likumdošanas, kas skarta Ventspils, kad 2005.–2006. gadā, es atceros, bija ļoti liels batālijas, atnāca arī Dokeru Strasbūru, izdauzīja logus, par kādu 500 miljonu vērtībā skādi nodarīja. Bet ne tāpēc, ka Dokeru izdauzīja logu, mēs to likumdošanu nepieņemam, bet tāpēc, ka tās intereses sadūrās ārkārtīgi stipri, un man bija pašam toreiz laba sadarbība ar visām Latvijas ostu pārstāvniecībām. Man jāsaka, ka ostu pārstāvi Eiropas līmenī, jo katrai, teiksim, tādai nozarei ir sava asociācija Eiropā.
Un ir Eiropas jūras ostu asociācija, kas ir ļoti ietekmīgs lobbyis. Tas sastāv gan tur ir Antverpene, gan Rotterdama, Hamburga, visas lielās ostas, man jāsaka, ka Rīga un Ventspils ir ļoti aktīvi šajā ziņā. Un tā profesionālā sadarbība tur ir ļoti laba. Un mēs mēģinājām iestrādāt šīs īpatnības, kas skara mūsu ostas. Un Baltijā, kā jūs ziniet, ir Eiropas valstis, Eiropas Savienības valstis un arī Krievijas ostas. Un ja tas režīms ir dažāds un Krievijas ostas dzīvo pēc saviem noteikumiem ar savām diskriminējošām lietām un mēģina kravas pārbīdīt uz Sanktpēterburgu vai Kaļiņgradas ostām, līdz ar to mēs nevaram padarīt savas ostas Tallinu, Rīgu, Ventspili, Klaipēdu, šī pašā Baltijas jūras krastā nekonkurētspējīgas. Un beigās mēs nonācām pie tā, ka daļu valsts pārsvarā mēs šo izgāzām, un šis bija tāds labs piemērs no šī otrā lasījuma, kad viņš beidzās nesekmīgi, un trešais arī beidzās nesekmīgi. Faktiski nekas nenotika, jo pēc otrā lasījuma vēl varbūt pēdējais mēģinājums, kad šo likumu mēs varam pieņemt. Un tas notiek tikai tad, ja šis saskaņošanas samierināšanas komitejas tālāk latviešu valodā vislabāk un tulkot. Un var gadīties, ka, ja nevar arī tad vienoties, tad vienkārši šis sākotnējais komisijas priekšlikums par jaunu likumu tiek izbeigts. Tas kopumā var prasīt gadus 2-3. Tas visādi var gadīties, bet bieži vien, ja tā situācija tiešām tā kā tagad ir finanšu pasaulē, teiksim, daudz lietas, ko pieņem attiecībās budžeta saskaņošanu uz banku kārtību, tas iet ļoti ilgi, bet tas tiek pieņemts dažu, teiksim, 4, 5, 6 mēnešu laikā. Ja saspringa situācija, tā kā tas ir Eirozonā, tad politiķi ir atomas abās pusēs, gan valdības pusēs, gan arī Eiropas parlamenta pusēs, un atmet visu nesvarīgo un panākt to rezultātu, kas īstenībā ir domāti. Tā kā šī ir tā lieta, kas manuprāt, ir dažos vārdos jāsaprot, kas īstenībā ir lamājams par to, ka kāds likums ir neveiksmīgs un cik sarežģīti tas ir. Ko es gribu teikt atšķirībā no Latvijas likumdošanas, bieži vien, gandrīz visos tajos projektos ir ieviešanas termiņi, kas var stāties spēkā, nekad nestājās otrā dienā, uzreiz pēc pieņemšanas un izsludināšanas. Tur parasti ir atrunas, jo tas skar milzīgas naudas, piemēram, transporta jomā, dzelzceļa jomā, ja jūs atverat tirgu, teiksim, Eiropā pasažieriem vai šeit Latvijā un Baltijā kravas pārvadājumiem, citas valsts pār. Tas nozīmē, ka kompānijas var gan vinēt, gan arī ciest milz zaudējumus, kas ir mērāms miljonos un desmitiem un simtiem miljonu par eiro apmērā, un tas ir sarežģīti. Līdz ar to, ja jūs tādas sarežģītas lietas pieņemat, tad jums stājās spēkā, piemēram, 2015. Gada 1. janvārs vai gadīties 18. gada 1. janvārs, un citādi jūs bez šiem samērā ilgiem termiņiem nostādāt šo nozari ļoti specifiskā situācijā. Tā ir tāda liela mēroga politika, un ja domā, ka pie mums ir tāda spēcīga lobby, tad var iedomāties tie, kas ir bijuši Eiropā, braukuši, teiksim, ar ātru vilcieniem, Deutsche Bahn vai Franču dzelzceļa SNCF, tas ir milzīgs organisms, kurš pārvalda miljardu īpašums, kuri mēģina iekļūt savus tirgus dažādās pusēs, citās Eiropas valstīs, un tās intereses ir tiešām liels, vai arī aviācijā. Tieši tas pats, vai arī jūras kuģu pārvadājuma biznesā, starptautiskajā. Tās summas ir ārkārtīgi lielas, un jebkura šāds Eiropas likumdošanas izmaiņas izraisa tādas sarežģītas kolīzijas, kas var ņemt vienu vai otru pusi, un tas nav vienkārši process. Ģeopolitiskie procesi, kas pašlaik notiek pasaulē un Eiropā un Eirāzijā, varētu teikt tā, ir ļoti būtiski mums. Un ne tikai tas, kas mainās, teiksim, no ASV enerģētikas politikā, kas sako, kā jūs ziniet, enerģētika ļoti svarīga lieta, gāze un nafta, tas ir svarīgas lietas. Un viņas ir bijis tādā ļoti statiskā pozīcijā daudzus gadus desmitus, līdz ASV neatrada ārkārtīgi būtisku tehnoloģisku izmaiņu, kur viņi iegūst slānekļa gāzi. To viņi tā īsti sāka pagājušās desmitgades beigās, 2008. gadā sākās tāda īsti rūpnieciska apguve, un tā situācija mainījās krasi, un jo ASV kļuva no gāzes importētāji faktiski pilnīgā pašapgādē ar iespēju eksportēt. Un tā gāzes cena viņiem vienbrīd nokritās 4 reizes 4 gadu laikā. Ja Latvijas datus paskatāmies, kas notiek ar gāzes cenu, no kā mēs ražojam ļoti daudz elektrības Latvijā, kur ir dārga, kā mēs zinām, tad no 2005. gada līdz 2012. gadam, 7 gadu laikā, mūsu cena pieauga 3 reizes gāzei.
Tas nav jūsu, tiem, kuriem ir gāzes, jums Ventspilī nav, gāzes, bet tiem, kas Latvijā, tas ir ļoti daudz. Un, kā es teicu, no tā ražo ar elektrību. Tās cenu samērs, iedomājieties ASV, tā tendence ļoti krasa uz leju cenai. Tas nozīmē, jums ir lēta enerģētika. Un, ja ir viņa arī energoefektīva, tad jūs varat ražot lietas daudz lētāk. Un kas interesanti, dēļ šī iemesla, to Ķīnas rūpniecības uzņēmumi daudzi atgriežas uz Ameriku. Tiem, kuriem ir energoietilpības ražotnes, kā pārtiks rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, jo uzņēmējiem ir vieglāk rēķināties ar dārgākām darbspēku izmaksām, bet pašā laikā viņi ietaupa uz enerģētiku, kas bieži vien tajā produktā jums padara labāku rezultātu. Un pilnīgi pretēji tendence ir ne tikai neteiksim Eiropā, bet tieši Latvijā, tā, ka mēs esam sasieti ar vienu piegādātāju, ar Gazprom, un tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums, es runāšu arī tālāk. Jo, ja jūs redzat, ja mums cena paliek vien dārgāk, Amerikā vien lētāk, un Eiropā, domāju, ļoti grūti noturēt Amerikas līdzīgu cenu gāzei un elektrībai, un arī degvielai līdz ar to ilgtermiņā var gadīties, ka Eiropa būs galīgi nekonkurētspējīga. Ķīnas stāsts ir savādāks, kur attīstīsies Ķīna. Es neesmu tik teiksim, optimistiski kā te daži, kas mēģina parādīt, ka Ķīna kļūs par lielāko spēlētāju. Domāju, ka ne. Tāpēc, ka lai arī viņi daudz ražo, bet viņu eksports nesaistās ar inovāciju, ar tehnoloģiju, ko viņi paši rada. Viņiem nav kompānijas, kas ir lielajā pasaulē konkurētspējīgas. Tas ir savādāk nekā Dienvidkorejā vai Japānā, kas ir Āzijas valstis. Es domāju, ka daudzi saskārušies, piemēram, ar Samsung izaugsmu pēdējā laikā, kas ir gan telefonu ziņā, gan arī šo tablešu ziņā, konkurē ar šiem pašiem lieliem Apple produktiem. Tie ir globāli tirgi, bet Koreja strādāja pilnīgi citā marienē nekā Ķīna. Vai jūs varētu nosaukt vienu Ķīnas kompāniju šodien? Es domāju, ka vairums no jums nevarētu nosaukt šādu kompāniju. Japāns jūs varēties nosaukt gan automašīnu tirgu, gan elektronikā joprojām, lai arī viņiem arī nav viegli laiki, Ķīnā nevar. Līdz ar to, ja Ķīna turpinās tikai veidot preces, kas ir radītas Amerikā, Eiropā vai kaut kur citur, un uzraudzībā mēģināt noturēt kvalitāti, tā izaugsme nav iespējama. Otrkārt, Ķīnas vienbērnu politika daudz ko maina, un diez vai viņi būs spējīgi uzturēt šo darba spēku politiku, kāda viņiem bija. Ņem no laukiem jaunus cilvēkus, tie strādā pilsētās, paliek veci, aizsūt vecos uz laukiem, ņem jaunus. Tā ir viss Ķīnas reģionālā politika, kas droši vien ilgtermiņā nevarētu strādāt. Un pie šiem punktiem par Krieviju un Eirāzijas Savienību es noteikti pieskaršos un par Latvijas izaicinājumu. Par Krievijas un Eiropas Āzijas Savienību, un pat, kā es minēju, ziņa par Ukrainu, kas bija vakardienas ziņa, kas, protams, Latvijas gadījumā, tas Maksims nelēma gadījums bija daudz redzamāks, bet tā ir ārkārtīgi bīstama ziņa. Es domāju, ka Putins uzvarēja šajā gadījumā Eiropu, piespiežot Ukrainu parakstīt muitas līgumu uz savu pusi un neparakstīt ar Eiropu. Tas nozīmē, Ukraina, kura ļoti sadalīta, ja mēs lieliski zinām, ir Rietumu Ukraina ar citu skatu, un Austrumu Ukraina, kas ir faktiski ļoti krieviska, uz Krieviju orientēta valsts tiek plēsta. Pašreizējais prezidents un viņa valdība nostājās Maskavas pusē, jo viņi vienkārši šantažēja. Ko var saprast, bija grūts lēmums, jo, teicu, jums aizslēdzās Krievijas tirgus, jūs uzņēmēji pa galam un tam līdzīgi, ko mēs esam pieredzējuši. Bet tas parāda tikai vienu, ka Putins ļoti nopietni veido savu savienību, tā saucamo savienību, kas ir Krievijas impērija. Tad viņš to ir izdarījis ar Armēniju, Baltkrievija, Kazahija šajā muitas savienībā, Armēnija pieteicās, Grūzija tiek spiesta, Ukraina ir šo izvēli izdarījis, vēl ir palikusi Moldāvija no tām austrumu partnerības valstīm, un es domāju, ka tas faktiski arī viss. Un šajā gadījumā jautājums, vai mēs no tā visa varam justies droši, ja mēs esam drošāki nekā Ukraiņi vai Gruzīni, jo mēs esam NATO Eiropas Savienībā, bet uzskatīt, ka mēs neesam viņu interešu lokā, tas būtu vienkārši naivi. Tā, tad par Latvijas izaicinājumiem. Es dažus vārdus parādīšu. Te ir tāds dažas sarežģītas lietas, ko es tikai tā vispārēju. Tātad, ja kāds domā, ka mēs, teiksim, elektrības tirgu esam ļoti neatkarīgi, tā ģeogrāfija parasti parāda, kur mēs īsti esam ar elektrības apgādi. Es neiešu ļoti dalīt, bet ir faktiski 3 dažādi elektrības tirgi, kas nav tālu no mums. Ir centrālās Eiropas tirgi, kas ir arī šīs Vācijas daļa, Ziemeļa, Skandināvija, Nordēla, kurā ir Igaunija tagad iekšā un arī Lietuva, Latvija vēl nē, bet viņi būs nākoši gan šajā tirgu iekšā. Un ir tas saucamais Padomu Savienības bijušais tirgus, kurā mēs esam ļoti labi integrēti.
Un tā vienīgais savienojums, kas mums ir pašlaik ar elektrības kabeli, ir starp Igauniju un Somiju, kurā tā jauda ļoti maza. Un līdz ar to viņi pamatā lieto tajos brīžos, kad elektrība ir lētāka, un tas ļoti bieži gadās no Krievijas, pārdod un tajā ziemeļo Eiropas tirgu, kas ir starp Somiju, bet atpakaļ nāk samērā reti. Un tā mūsu cerība, ko pašlaik ar